Adventa ir sirsnības un labo domu laiks. Laiks, kas atraisa sniega pūkas un silto domu starus. Rīgas Kongresu namā 5. un 6. decembrī pulcējās Latvijas pensionāri. Te notika labdarības tirdziņš. Te kūsāja tikšanās prieks, dziesmas un dejas. Senioriem adventas laiks ir sācies ar tādu interesantu pasākumu, jo šeit ir sabraukuši seniori praktiski no visas Latvijas ar to, ko viņi savos radošajos pulciņos ir sastrādājuši pagājušā gada laikā. Un šobrīd piedāvā to apskatīt, piedāvā arī iegādāties pret ziedojumiem. Un novērtējums kopumā ir ļoti labs. Gan vakar, gan šodien, visas dienas garumā uzstājas senioru mākslinieckās pašdarbības, dažādi ansambļi, gan ar dziesmām, gan dejām. Tātad priecājamies par to, kas ir šodien, un domājam par to, kā savas vecumdienas uzlabot tuvākajā nākotnē. Mēs esam Smiltenes pensionāru biedrības deju kopa Pīlādzītis. Invalīdu atbraucām šodien, lai iepriecinātu mūsu pensionārus. Mēs visi esam pensionārītis, bet ļoti aktīvas, darboties gribošas, un tāpēc mēs izvēlamies tādu repertuāru, lai citiem patiktu. Mēs esam atbraukuši uz Rīgu, lai nopirktu Dzelzovas pansionātam trenežieri, jo mums tas ļoti nepieciešams gan dienas centram, gan arī pašiem pansionātiem mītniekiem. Es keramikas man uzrunāju, ka vajag dažādību, kad arī vajag tur atbalstu un es piekritu, un tā arī es esmu šeit. Izstaigājām apkārt, apdziedājām visus un novēlējām, lai nākošais 14. gads visiem būtu laimīgs un galvenais veselība. Pensija jau noteikti būs mums, bet kā jums, nezinām. Lielais paldies par dalību pasākumu organizēšanā jāsaka Sijāla Fiko darbiniekiem, firmai, kas ikdienā sniedz palīdzību roku pensionāriem, un arī šajā svētku laikā rīko labdarības akciju, vācot līdzekļus Latvijas pansionātu un aprūpas centru vajadzībām. Un ja jums ir iespēja iepriecināt svētkos Latvijas sirmgalvjus, ieskatieties interneta vietnē www.seniorupasaule.lv, kur pieejama visa informācija. Ļoti daudz cilvēku, viņi sēž mājās, viņi nav ko darīt, viņi kaut ko proti darīt. Šeit ir ļoti daudz skaits lietas. Mēs padomājam par to, varbūt tiešām mēs varam piedāvāt tādu laukumu, kuri viņi var parādīt, ko viņi prot, un varbūt arī pārdot. Un Rīgas doma mums iedeva tādu iespēju. Uzņēmējiem jāpadomā par to, ka gandrīz 25% no iedzīvotājiem ir veci cilvēki. Un viņam ir sava problēma. Biznesa sākas un beidzas tikai tur, kur ir problēma, jāmeklē problēma un jāprot viņu jāatrisina. Sirmgalvji ir liela mūsu sabiedrības daļa, un jau sen patiesībā neatbilst stereotips, ka seniori ir pasīva sabiedrības daļa. Skaistie rokdarbi tirdziņā ir tikai viens no apliecinājumiem darboties priekam. Es pētu šo tēmu aktīvas novecošanas tēmu un arī paudžu solidaritātes tēmu kā zinātnieks, kā pētnieks. Un šī ir tāda iespēja paskatīties, kā šīs lietas notiek praksē. Jo galvenā lieta, kuru man gribētu šajā pasākumā aktualizēt, tas ir to, ka mums pensionāri un vispār vecie cilvēki uztverti kaut kāda pasīva sabiedrība daļa, kā kāda patērētāju daļa. Bet patiesībā viņi arī var būt aktīvi un viņi var rādīt milzīgu ieguldījumu sabiedrību. Un šo ieguldījumu mēs arī gribam te parādīt, ka patiesībā viņi varētu būt ļoti pieprasīti. Adventa ir laiks, kad mēs gaidām gaismu un viens otru sildam ar labiem vārdiem, dāvanām un novēlējumiem. Man ir liels prieks arī spērkot varu atbalstīt seniorus, kas to ir gatavojuši paši savām rokām. Un man ir liels prieks nopirku gan dēlīti, gan karotīti un arī mantiņu tādu koku bērniņam. Man liekas, ka ļoti jauki. Ļoti daudz ir dažādi roku darbi un tiešām jūt katra darinātāja to lielo ieguldījumu un kas tiešām nāk tāds siltums no katra tā darba. Jaunajā gada
aktīvu dzīvi. Viņa tomēr ir interesanti. Mēs parādījām, ka var būt citādāk nekā bija. Un tur runa iet ne tikai par naudu. Ja būtu nauda, tad mēs varam kaut ko izdarīt. Mēs daudz ko varam izdarīt ar mazu naudu vai vispār bez naudas. Pats galvenais viņam apzināties savu spēku, es teiktu. Viņam jāapzinās, ka viņi var prasīt. Prasīt gan no biznesa, prasīt gan no politikiem, un viņam vienkārši jāmobilizējas, un jāsaprast, ka viņi ir patiesībā lielākā sabiedrības grupa, visgudrākā sabiedrības grupa, ir viņam milzīgs spēks. Lai mums nākamais gads būtu mazliet veselāks kā aizvadītais, mazliet bagātāks kā aizvadītais, un, protams, priecīgāks kā visi iepriekšējie. Sirsnīgi pateicamies par atbalstu sižeta tapšanā. Sijāla Fiko LV, Sijā European Sport Installations, Sijā Heta un zemnieku saimniecībai Roškalni.